Kā jau mēs ar Valteru apsolījām, mēs šodien Semā baudīsim. Un ko gan citu varētu marta mēnesī baudīt, ja ne teātri. Pagājušā nedēļas nogalē norisinājās Latvijas studentu teātra dienas. 13. teātra dienas un sākās piekdienā un piedalījās 13 Latvijas studentu jauniešu teātri. Un katru gadu mums ir arī kāda tēma, un šogad tā tēma bija acis. Par mirdzošām acīm, par neaizmirstamām acīm, par acīm, kas skatās pasaulē, skatās sevī. Katru gadu galvenā lielā balva ir ceļojošā āksta sudraba cepure. Un šogad šo balvu aizved uz Rēzeknes augstskolu ar ļoti izcilu dzejas kompozīciju. Varētu likties, vai jaunieši vispār lasa dzeju, bet tas bija kaut kas tik smalks, tā kā Edmunds Freibergs teica, kā mazs pelēgas ziediņš ar brīnišķīgu smaržu. Labākie studentu aktieris un aktrise šogad bija no Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu teātra. Rita Ozoliņa un Rihards Ojeps saņēma apbalvojumu par lomām izrādē Lauvas nekad nerauda. Savukārt īpašās balvas šogad aizceļoja Rīgas pantomīmai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas operstudijai Figaro un Rīgas Tehniskās universitātes studentu teātrim Spēle. Visinteresantāk ir sekot līdzi tieši studentu teātriem un pārējiem amatieru teātriem, jo tad var paskatīties, ko citi dara tavā līmenī. Un viens ir aiziet uz lielo teātri paskatīties, bet šādos festivālos redzēt, kad sabrauc no citām pilsētām teātri, kas ir noticis Rēzeknē, Vidzemes augstskolā, ir teātris ļoti spēcīgs par pēdējiem gadiem palicis. Tas ir ļoti interesanti paskatīties, ko viņi dara. Esmu Rīgas Tehniskās universitātes studentu teātris Kamertonis. Galvenokārt spēlējam krievu valodā. Šodien mēs arī spēlējam tūlīt pēc dažām jau minūtēm. No aizkulisēm var teikt. Кто-нибудь! Nu, mēs esam kolektīvs Spēle, spēlējam latviešu valodā mūsu teātri, un šogad mēs piedalījāmies ar ļoti lielu darbu ar Bertolta Brehta Lugu trīsgrašu operu. Gatavojāmies no septembra, dziedājām, daudz dejojām, kustējāmies. Mums tāds liels izaicinājums bija šogad, kad katru gadu mēs darām tādas izrādes iestudējumu, kas vairāk saistītas ar spēli, atraktīvu un atraisītu tā kā spēlēšanu. Šogad mums bija tāda nopietna lieta, nopietnas smags darbs, pie kura kopā tā kā visi studiju strādāja. Kā teātris var būt tās palīdzības ikdienā, ko tas dod papildus mācībām? Tomēr RTU tur tehnika un inženieru zinātnes un tādas stabilas, taustāmas lietas. Teātris jau tāda, gaisīga padarīšana. Tas prasa teātris būt radošam, un Tehniskā universitāte arī ir jābūt radošam. Īpaši zinātnē, tā kā es pats esmu doktorants, un tas man palicis, kā attīstīt manu prātu arī nedaudz, ne tikai tehniski. Tā tiešām ir attālpa no saspringtām mācībām, tas tiešām pat palīdz. Kādas jums ir varbūt tādas sapņu lomas, kaut kas tāds, ko jūs noteikti gribētu nospēlēt? Tā kā meksikāņu filmās to īsto ļauno raganu, tādu maitu riktīgu. Vai teātri var spēlēt tik viens, vai tomēr ir jābūt kaut kādiem specifiskiem talantiem? Es personīgi uzskatu, ka laikam Paukšs Hermans ir teicis arī, ka teātri var spēlēt tik viens. Un es arī uzskatu, ka jebkurš var spēlēt teātri, jebkurš var kaut kādu atrast sevī lomu, kaut kādu personību, kur viņš var personificēties, var izveidot to tēlu un tad spēlēt to. Un tālāk jau tā ir aktieru meistarība, cik daudz ir spēja būt savādākam nekā tu esi ikdienā, un tad jau tas atšķir tevi no ikdienas cilvēku un amatieru aktieru ar kaut ko vairāk. No kurienes jūs smeļaties iedvesmu? No ikdienas. No dzīves, jā. No cilvēkiem, droši. No ielas, jā. Jūs ilgi strādājat pie saviem tēliem, pie savām lomām, tad, kad jūs gatavojaties izrādē? Mēs cenšamies kaut kā iedziļināties tajā psiholoģijā, tajā tēla dvēselē ielūkoties, un tomēr
varbūt kā viņš domā, kā viņš rīkotos šādā situācijā savādākā. Saprast, no kurienes tas tēls ir nācis, jo katrs tēls Lugā ir ar savu pagātni, savu biogrāfiju. Un viņš nesākās tikai ar pirmo rindiņu, bet viņš sākās jau pirms tam ar kaut ko iepriekš. Viss viņa tas pārdzīvojums ir vilcies viņam līdzi un rezultējies tajā vienā mizanscēnā vai ainā, kur tas viss notiek. Un to tā kā saprast, kāpēc ir tā. Tev nav jāsaprot tikai savs tēls, bet tev ir jāsaprot arī pārējie. Tad ir vieglāk arī saprast, kāpēc tavs tēls izturas pret to otru tā un ne citādāk. Ko jums dod teātris? Kas ir teātris jūsu dzīvē? Teātris tās ir forši. Tā ir dzīve. Nu nevar savādāk pateikt. Forša dzīve, Teātris radošumu, dzīvesprieku un ko citu skatījumu uz dzīvi un uz lietām. Teātris ir daļa no manis, tā esmu es esmu teātris. Katram cilvēkam, ir sevišķi inženierim, ir vajadzīga tā spēja būt arī kaut kādam oratoram. Jo kā gan viņš pārdos savu ideju, atnesot, noliekot priekšā vadu kaudzi un teiks, nu jā, viņš tur dara to un to, tev ir jāmāk to savu produktu pasniegt. Nu un tad šī pieredze, ko tu gūsi teātrī, ļoti nodara. Tā mēs ieskatījāmies acīs.